šodien noslēdzās liels projekts. Šis projekts ir gandrīz 22 gadu garumā, un šī projekta rezultāti ir faksimils un zinātnisko komentāru izdevums. Tātad mēs runājam par grāmatu dāvanu, ko 1888. gadā nosūtīja no Rīgas Romas pāvestam Leo 13. kā vienīgo eksemplāru 1888. gadā. Un mūsdienās mums bija interese par šo skaisto dāvanu, kurā ir fiksēta arī mūsu vēsture. Un tāpēc sadarbībā ar Latvijas Nacionālo biblioteku un Vatikāna apustulisko biblioteku mēs veidojam projektu, un šī projekta rezultātā tika veidoti faksimils, tad atdarinājums, pilnīgs atdarinājums, pirmo reizi Latvijā tāda veida pilns faksimils. Un mūsu tas darbs bija saistīts vairāk ar komentāru izstrādāšanu. Tātad šim faksimilam, šai dāvanai, klāt ir komentāri. Aizmugurē jūs šeit redzat, šie komentāri, tātad katras teksts tiek analizēts, tā kā pamatteksts ir latīņu valodā, tātad šis teksts, protams, ir tulkots latviešu valodā, bet rezumējumi mums ir 5 valodās, lai būtu plašai publikai zināms. Faksimili ir 10, un viens faksimils šodien uz mūžīgiem laikiem atceļo uz Daugavpili, un glabāsies Daugavpilī, un būs pieejams publikai, varēs apskatīt, kā viena no tādām krāšņākajām un arī jāatzīst dārgākajām grāmatām, jo tie materiāli, kas tika izmantoti grāmatas šis veidošanā, ir dārgi, tā ir āda, sudrabs, zelta krāsas izmantotas, tāds unikāls redzējums. Un es gribētu teikt, ka šī grāmata ir tāda dāvana grāmatniecības attīstībai Latvijā, jo tagad liela daļa top viss digitālā veidā, bet šis produkts mums ir oriģināla veidā, papīrs, un metāls, kokgrebumi un tā tālāk. Un tas šķiet tā paliekoši, to neapdraudēs nekādi informācijas laikmeta paradoksi. Pētniecības institūta cilvēki bija tie, kuriem radās ideja, ka vajadzētu Latvijas sabiedrībā darīt pazīstamu šo izcilo izdevumu Terra Mariana, kurš reāli eksistē tikai vienā eksemplārā, atradās Romā, Vatikāna bibliotekā, un neviens no mums viņu nevarēja īsti paņemt nekad rokās. Un tā lēnām sākās šis projekts, kura ideja bija izdot 10 ekvivalents eksemplārus un 1000 izdot nedaudz mazākā izmērā, bet ar zinātniskiem komentāriem. Un šobrīd ir pēc tik daudz gadiem, tomēr tas ir noticis, un mēs šos Terra Marianas izdevumus, kuros ir ļoti daudz ziņu un informācija par Latvijas Livonijas vēsturi, sevišķi par Latgales vēsturi, kristētības vēsturi. Ir tagad šie darbi ir pieejami visiem un būs atrodami bibliotekās, būs atrodami baznīcās, un mēs tagad varēsim visi tad arī gan savās, teiksim, novada pētīšanas vajadzībām, gan mācoties vēstures, dažādas disciplīnas, viduslaika vēstures un arī reliģijas vēsturi un tam līdzīgas lietas, šo izdevumu visu varēs daudz izmantot.